Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Par ko tu esi radīts būt? Šodienas rakstu vieta. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas ietīkli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. 139. psalms, 16. pants. Šodienas pārdomas. Anna Mērija Robertsone Mūzes, jeb kā viņu dēvēja vecmāmiņa Mūzes, ir amerikāņu tautas māksliniece. No 12 gadu vecuma Anna strādāja par mājkalpotāju. Vēlāk apprecējās un turpināja strādāt lauku darbus. Lai arī mākslinieciskās dotības bija pamanāmas visas viņas dzīves garumā, Anna uzsāka gleznot tikai tad, kad vairs nespēja strādāt fermā, 78 gadu vecumā. Annas gleznas kļuva ļoti populāras. Tās deva pozitīvu impulsu ne tikai mākslas baudītājiem, bet arī atmodināja pašas mākslinieces dzīves spēku. Viņa nodzīvoja šajā pasaulē 101 gadu, atstājot aiz sevis vairāk nekā 1500 brīnišķīgus mākslas darbus. Apzinies, ka tas, par ko tu esi audzināts būt, nevienmēr ir tas pats, par ko tu esi radīts būt. Vecmāmiņa Mūzes ir teikusi: dzīve ir tāda, kādu mēs to padarām. Tā vienmēr ir bijusi un vienmēr būs. Apņemies veltīt laiku un noskaidrot tava radītāja mīlošā Dieva plānu tavai dzīvei un padari savu dzīvi par vērtīgu. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka nebija pievērsis pietiekamu uzmanību tam, par ko tu esi man radījis būt. No šodienas es apņemos ieklausīties tavos norādījumos un pateicos, ka tu padari mani spējīgu paveikt visu, ko tu man esi paredzējis. Patiesi, neizmērojama ir tava žēlastība. Jēzus vārdā.